ielikšu arī ierakstu. Ja kāds pievienosies, tad pievienosies. Juri varētu palūkt pārslēgt. Pēc vajadzīgi. Jā, īsts ieskats sākšu to, kas būs bijis pēdējā mēneša laikā, un kāds tad ir plānus priekš. Nākamā slaida, lūdzu. Lietas un... Par šo. Tiešām, jā. Varbūt, šeit. Jā, tas pārāk tā, jā. Tagad iesaka. Tas ir neauns sastāvies no 3 daļām. Prezentāciju vispirms pastāstīšu, kas ir efektīvais altruisms, sevišķi atnācējiem pirmo reizi. Pēc tam par tie mūsu jaunumiem pastāstīšu un visbeidzot mūsu resursu uzskaitījums. Kas ir efektīvais altruisms? Definīcija pētniecības joma un praktiski kopiena, kuras mērķis ir atrast labākos veidus, kā palīdzēt citiem un īstenot dzīvē. Uzsvars ir uz to, uz atrašanu labāko veidu, un tad, ļoti daudz problēmu ir pasaulē, un bieži vien sevišķi cilvēkiem var attīstīt empātiju, var rasties tāda, izmisuma sajūta, kā lai atrod to, kam pievērsties, savus ierobežotos resursus, kur izlietot, jo, protams, ir arī aktīvismi sastopamas, dažādas problēmas, tad mēģina darīt daudz lietas vienlaicīgi. Un tas ir viens veids, kā cilvēki nokļūst efektīvā altruismā, citi varbūt pieeja no kaut kādas racionālās, tie ir apsvērumiem, ko jēga darīt dzīvē, bet jebkurā gadījumā tas viens tas veids, kas bieži vien tad ir kopīgs, kā var ķerties pie lietām, kā vien, pie kādām lietām vērts strādāt, kas bieži tiek lietots ar 3 faktoru modelis prioritāšu noteikšanā. Un tie 3 faktori, kuri visi 3 ir nepieciešami, lai varētu teikt, ka tēma ir vērts strādāt pie kādas tēmas, ka tā ir pietiekami, ka dažs pie tās būs ar lielu atdeni, tad tēmai jābūt ar lielu mērogu, ar lielu risināmību, ir jābūt risināmai, un arī ir jābūt novārtā atšķirtā. Šeit es šobrīd neiedzināšos detalizēt šajā analīzē, bet šādi skatoties, efektīvu altruismu nonākuši pie galvenajiem virzieniem. Viens no virzieniem ir pati analīze un prioritāšu noteikšana, ka šeit nav uzskaitīts, bet 3 citi tādi praktiskāk ievirzi starptautiskā veselības aizsardzība un attīstība. Viena atzīme, ka nauda, ja mēs vēlamies tiešām cilvēku veselību uzlabot vai dzīvību glābt, viņi daudz vairāk var sasniegt, daudz vairāk var izglābt zem ienākumu valstīs. Otrs dzīvnieku aizstāvība un konkrēti ir fokus uz industriālo lopkopību, kur ir ļoti liels skaits dzīvnieku, tiek diezgan šausmīgos apstākļos turēt un tā uzmanība un tie līdzekļi, kas tur tiek ieguldīti viņai ieguldījumi citos ar dzīvniekiem saistītos un ar cilvēkiem saistītos virzienos ir salīdzinoši maz. Un trešais ir eksistenciālie riski. Kāpēc tieši eksistenciālie riski? Tādi, kas varētu nozīmēt, piemēram, to, ka visi cilvēki ir bojā iepratīt, ka 99% cilvēki ir bojā. Tāpēc, ka viens novērojums ir, ka visi cilvēki pilnībā ir bojā, tad arī tas iznīcina potenciāli visu nākotni, kur cilvēki, esošie iespējams vienīgie šobrīd morāli aģenti, realizēt nākotni. Tas tad īsumā, un pasaulē ir apmēram 10,000 efektīvo altruistu. Aptuveni definīcija būtu tāda, ka viņi būtiski mainījuši vai savus ziedošanas paradumus, vai savus darba virzienus. Sveiks. Arī savus ziedošanas paradumus saistībā ar efektīvu altruismu. Un tātad nākamais slaids, kur mēs esam šonedēļ paveikuši
patiesībā mēnešu laikā biedru skaits ir pieaudzis par 43%, no 7 līdz 10. Nākamais pagājušajā tika atbildīta sabiedriskā organizācijas status piešķiršana, un formāli no vīda apstiprinājums došo 2 nedēļu laikā, tātad šodien un nākamnedēļ. Prezentācijas 3. novembrī pastāstīja par valstīgā interesa lektriski un progresīviem, un 9. novembrī paldies Sandriņu, kurš tikko ieradās par organizēšanu, pastāstīja par ilgspēju un efektīvu altruismu, kurš saistīja paralēlām atšķirībām. Tur sakoja arī interesanta diskusija. Tuvākie plāni. Konkrētas 2 lietas notiks 22. novembrī, būs vietu kopsapulces tiešsaistē, kas ir izziņot biedriem. 22. novembrī arī sadarbībā ar citām Ziemeļu un Baltijas valstīm. Facebookā arī pasākums, jo mūsu Facebook grupā arī izziņots, vai jūs rīt plānu mīt. Var tur iet apskatīties un pieteikties. Un tālākie attīstības plāni, ir ziedošanas platformas izveide līdzīgi kā Igauniem. Tur, šobrīd kopā ar Maksiju esam sazvanījušies ar Igauniem. Ceram, ka tuvākā pusgada laikā to paveikt un palaist. Jā, labs komats arī būs, ka sabiedriskā organizācijas status. Palīdzēsim arī organizēt konferenci aprīlī Kopenhāgenā. Un iecerēt arī dalību laukā 2024. Nākamo slaidu lūdzu. Jā, tas tad bija viss ieskats mēnešu laikā paveiktajā. Ko es varu darīt Latvijā? Šeit ir daži resursi, varat uzņemt fotogrāfijas, vai arī pēc tam būs laika pieejami. Mēs var uzzināt vairāk, var sākt ar efektīvu altruismu ieguldīšanu vai iešanas efektīvu altruismu orgu. Tur ir ievads, ar karjeru specializētāk ir Netītājs Naunas orgu, ar ziedošanu Vīriem What We Can orgu. Un tūlīt pat būs arī virtuālā konference, kurā var pieteikties līdz pat ceturtdienai, viņa sāksies piekdienā, tur būs dažādas prezentācijas par tēmu. Var arī runāt, sarunāt tikšanās ar jums interesējošiem cilvēkiem, tiešām arī paši pazīstamiem šīs konferences ietvaros. Tad vēl ko var darīt, var iesaistīties, var sakot jaunumiem, nākt uz pasākumiem, popularizēt, pastāstīt par efektīvu altruismu draugiem, paziņiem, kolēģiem. Un, jā, jūs sajūtat, ka tas interesē un vēlētos iesaistīties vēl vairāk, tad necināt par biedriem, tie, kas vēl nav, vajag uz atbilstošo sēmu. Un šeit ir QR kods, ir saitē uz EA2311 un QR kods jautājumu uzdošanai. Tūlīt mums būs profesora Jurģa Zelnes prezentācija par mākslīgā intelekta riskiem un risinājumiem Latvijā, ar uzsveru vismaz uz Latviju. Un tad, jā, ejot šo saitu varat uzdot jautājumus, bet klātesošie, protams, var uzdot klātienē. Tālāk. Jā, paldies. Kādi jautājumi? Jā, man jautājums, vai efektīva altruisma kustība vispār tiek runāts, kaut kas par militāro konfliktu, kaut kādu prevenciju? Par militāro? Jā. Es varētu teikt, ka viena vispārīga tēma ir militāro konfliktu novēršana, pētniecība tajā virzienā. Tas esot diezgan novārtā atstāta, gan ļoti novārtā atstāta, Ir kaut kādi šī brīža militārie konflikti, un uz tām es esmu redzējis pāris vairāk komentārus šajā sakarā efektīvā altruisma formā, kur ir komentāri, ka tās nav novārtā atstātas tēmas, tāpēc tam nefokusēs efektīvā altruisma Palestīna, Izraela un tam līdzīgi. Jā, man vienreiz jautājums, bet arī komentārs, ka nesen dzirdēju vienā no podkastiem $18,000, ka tiešām runā par to, ka daudzas valdībās ir daudz ierēģiņu, kas nodarbojas ar militāriem jautājumiem, ar konfliktu novēršanas jautājumiem.
Un tāpēc tās NVO ir salīdzinoši maz, ko var izdarīt. Salīdzinot ar lielām valdībām, ar ANO visādām programmām, protams, diemžēl tās problēmas pastāv, kā mēs redzam, un šausmas notiek, bet tur ir ļoti daudz cilvēku, kas var risināt. Mēģinu risināt. Jā, ok. Kādu vēl jautājumu? Varbūt es papildinātu par šo jautājumu. Neviens no virzieniem ir šis ieteišana aizliegt narkotikas, improving decision making, kurā viņi darbojas, un tas ir tieši lietots saistībā ar to, kā mēs vispār pieņemam lēmumus pasaulē, tā skaitā par narkotiku uzsākšanu, realizēt, bet Latvijas un aizstāvot, kur ir attēlus, tur šīs tātad ir atsevišķi. Jā. Viens konkrēts piemērs bija, ka tika pētīts, ko cilvēki, šķietie bija NATO saistīti darbinieki, ko viņi saprot ar dažādiem terminiem. Probably, ka ir, piemēram, kaut kādi ieroči valstī, vai possibly, un ir, teiksim, ziņojums, un uzrakstītājs saprot vienu, bet izlasītājs saprot otru, tad var mierīgi tik pieņemt nepamatot lēmumu, sākās nepamatot sagresīt. Un arī, jā, ir daudzi piemēri, kad notikusi, piemēram, ASV kodola bruņošanās, tad viņi uzskatīja, ka kodola savienība ir vairāk kodola ieroči nekā patiesībā. Varbūt tas nebija tas faktors, kas to veicināja, bet skaidrs, ka lēmumi var tikt pieņemt labāk, un kaut kāds devums tur varētu būt labākā informācija. Jā, principā, mums ir tie militārā konflikti, tas ir sekas kaut kādam citām lietām. Jā, tas cēloņos būtu efektīvāk un laikam novērst. Jā, droši vien dažādos uzņēmumos. Labi, droši vien par to varam turpināt pēc prezentācijām. Tad šobrīd, ja kāds vēlas, var paņemt vēdienu, vai izvērties. Viens vai divi minūšu tehniskā pauze. Ja kāds vēlas padzerties, nevaram virtūt. Vai kūzes. Stāvēt, jā. Labi. Jā, šobrīd neviens pieslēdzies nav. Pieslēdzies neviens nav. Bet tad procesoši, jā. Un sanāca arī iedzināties vairāk ar Pīteru Singeru darbiem. Un tad kaut kādus 2 gadus aktīvi runājām par to, cik efektīvs algoritms ir labs. Kā vēl? Man liekas, man būs ārtāk. Atceries tā bijām. Labāk izsakosim. Man liekas, mācies. Jā, varētu tā būt, jā, jo es piefiksēju, ka tā aktivitāte nav tāda. Tagad es pamanīju, ka būs šī sanākšana un vēlējos atbūt pēc gestikulāciju vienmērā. Vēl nav. Virtuvē vajadzētu būt, jā. Es tā ceru. Šobrīd ir pārbūvēšanās. Pārkārtošanās. Paldies, ka Nav par ko. Tas ir ļoti maz piepildis prasīja. Runājot par dažādiem virzieniem, jo altruismu man nenāca prātā salīdzinājums ar dabas aizsardzību, jo
ir, teiksim, pandas, kas ir simbols kā logotipa, kas ļoti patīk cilvēkiem, un kas piesaista lielu uzmanību, un arī cilvēki katru daudz ziedot, lai pandas nav no ekosistēmu viedokļa kaut kā svarīgais elements, un tās maz ko maina kopējā dabas balansā, bet ir visādi tārpi un kukaiņi, kas neizskatās tik smuki, bet kas, ir daudz svarīgāk tādas daudzveidība, nezinu, lai ekosistēma saglabājas un tā tālāk, bet var izmantot pandu kā simbolu, kā cilvēku piesaistē vai tādā lietā, un pēc tam jau domāt ar cilvēkiem, kādi ir citi svarīgi virzieni, un varbūt kaut kas līdzīgs ar reputatīvu altruismu, ka var sākt ar kaut ko skaidru, ka skaidrs, ka mēs gribam palīdzēt cilvēkiem, gribam palīdzēt izārstēties tiem, kas ir malārijas slimot un izglābt dzīvi. Man personīgi tas arī visvairāk uzrunā, bet es saprotu, ka ir arī citas tādas nopietnas lietas, kā lēmumu pieņemšana, kā visādas nākotnes apsvērumi, ko arī saprotu. Tā laikam tā problēma nevienmēr ir efektīva pateiksmi daudz fokusējas, teiksim, tādu loģisku izspriedi par to, kas būtu attiecīgā brīdī visefektīvāk, tas nevienmēr veiksmi ģenerē emocijas. Emocijas nevienmēr ir tieši saistītas ar veidu kā. Jā, mēs arī vienam no pirmajām, liekas, reizēm, kad mēs tikāmies šajā bariņā arī tieši par šo diskutējām, bet tas patiesībā ir grūti nonākt pie kaut kāda racionālisma šajos lēmumos, tāpēc arī produktivitāte kā tāda man bija viens stulbs piemērs par to, ka redzot kaķīgu uz ielas, kuram sāk kaini, tad viņi paņem spadusē un nesīs kaut kur, vai ne? Vai tas laika apjoms, ko tu pavadīs to darot, patiesībā būtu varējis būt daudz efektīvāks, ja tu, piemēram, kaut ko globālāk darītu šajā jautājumā, lai tie kaķīši vispār nebūtu uz ielas. Bet tāpat laikā tas cilvēcīgais esmu, kur viņi tur atstās uz ielas, un teicu, nē, man ir liekur telefonā, es nezinu, petīciju, tu līdz rakstīšu manai valstī, ka mums viss tiek sterilizēts, piemēram, par valsts naudu. Jā, grūti šo tā ir apiet. Un tam arī, man liekas, vajadzētu kaut kādā veselīgā līmenī vispār kaut kā. Jo, tieši tā, vai ne? Jo, ja darām būt stulbi, bet tāpat laikā tās pārējais laiks, cik efektīvi mēs vispār varam dzīvot, kurā brīdī mēs kaut ko pazaudējam no arī cilvēcības, kas savukārt pat iepriekš pirms šim, par ko ir uzstrādēs, stāstīs. Ir viena tā morāla uncertainty, morāla neskaidrība, par ko rakstījis Makāskils, arī to bija Ort, un Lorens bija autors, un tāda grāmata, kur, jā, tā man liekas arī, tas ir tā, jā, zinot arī, ka daudz cilvēku dažādas morālās teorijas pieņem par patiesam, iespējams, ka tā no malas raugoties prātīgi piešķirt kaut kādu varbūtību katrai, un tādā gadījumā, un tas viens no rezultātiem ir, ka tas izslēdz ekstrēmas rīcību. Vai ētīt tauzen ārus? Jā, arī es biju tieši par to ļoti labi izskaidros, ka mēs nevaram būt droši 100%, ka tieši mūsu morāla sistēma ir pareiza, bet ir vērts pieturēties pie visām, es nezinu, vai skatīties uz visām kopā. Jā, vismaz kaut kādu varbūtību piešķirt arī, tad nepaiet tam kaķīti pilnīgi. Jā, pat principā, ka mums ir pareizi pieiet ar nelikt visas solas vienu grozā. Vai kaut kā diversificēt dažādās virzienas, jā. Jā, ja visu vienā likt, tad beigas var nekas Jā, tur pie ekstrēmismu novēdam. Tā, ar Sandru atļauju mēs jau varam arī sākt patiesībā. Viņš teica, lai mēs sākam, tā kā, jā, lūdzu. Šeit es pateicīgs, ka varat iepazīstināt ar savām idejām. Tas nav mans tiešais darbs. Tas ir tā, papildus, bet diezgan ilgā laikā bija dažādas pārdomas. Tas skaitā eksistenciālie riski
un novērtāt tādas problēmas. Viena no tām ir emociju sistēma, cilvēku emociju sistēma, kur nepārāk daudz ir pētīt, tikai daudz pētīt, bet viņi ir tādi vairāk tehniski varbūt. Es mēģināju arī no citas puses tā skatīties, izējot no emociju informatīvās teorijas. Arī pievienojot no sākuma Freud, pēc tam jau uzskats tādu apziņas. Tad skatoties, kas notiek ar mākslīgo intelektu attīstību, sevišķi pēdējā gadu laikā, tagad jau taisnība gads, kopš ChatGPT palaists, ir redzams, ka situācija mākslīgo intelektu ļoti nopietna, un tāpēc arī tā padomēt, šeit ir tie divi izaicinājumi, un atbildes kāds varētu būt, tos nevisai skaidrs ir. Neesmu profesors, bet tikai vadošais pētnieks. Lai gan es lekcijas lasīju diezgan daudz, bet arī kā zinātniskais īstādnieks, nevis kā štata profesors akadēmiskais. Akadēmiskais personāls ir nav, zinātniskais personāls nevis pedagoģiskais. Tā nav tālāk, šeit aptuveni tas problēmas, vispirms izaicinājumi un atbildes aptuveni, un tad tur diezgan dažādas problēmas, kas saistītas ar vērtībām, vajadzībām, ar emocijām, tur ir ļoti daudz problēmu, es mēģināšu te par dažām pastāstīt, bet te slaidi ir diezgan daudz, tā kā es domāju, ka lielu daļu es viņas izlaidīšu vienkārši, parādīšu, ka viņi tur ir, un tad, ja ir interesi, tad varam atgriezties varbūt, un tad būs arī internetā pieejams, tur ir dažas atsauces arī, tad varētu, ja būs interesi arī skatīties, vai arī uzdot jautājumus, diskutēt tālāk. Un tā galvenā problēma, tas ir sadzīvošana no mākslīgo intelektu, tas ir mazot problēmas ar vienu palielināsies, viņas ir stipri neskaidras, un par to ir daudz vairāk jādomā nekā pašlaik tas notiek. Tā ir viena tāda problēma, es domāju, ka globāli, varētu teikt, eksistenciāli arī cilvēcei vispār, un par to ir jādomā jau, vispār jau stipri agrāk vajadzēja faktiski, bet pēdējais laiks kaut ko darīt, tad mēs aicinājumi biežāk tieši pievērš šai problēmai uzmanību. Kā dzīvot kopā ar mākslīgo intelektu, sevišķi ar superintelektu, stiprais mākslīgais intelekts, sevišķi. Tad Pasaule bez darba, tas ir nosaukums Daniela Susskind grāmatai, tas ir Cambridge profesors, viņš ir pagājušajā gadu iztulkots šis darbs, un diviem gadiem uzrakstīts. Un tur no ekonomikas viedokļa, vairāk no Anglijas, bet arī visu pasaules ekonomikas viedokļa skatoties attīstību. Profesors Susskins nonāk pie secinājuma, ka turpmāk pazaudējot darbu robotizācijas dēļ, jaunu darba vietu vairs nebūs. Tur arī vēl citu tam piekrīties, ka Ilons Masks, tur arī būs citāds. Tātad darba vietas netiks kompensēts un jautājums, kas tad notiks. Un pašlaik process jau iet, ir tas, arī jau novacēt, varbūt novacēs informāciju. Uzņēmumi arvien vairāk izmanto ļoti strauji palielinās tieši mākslīgo intelektu izmantošanu. Procesi ies ātri, un viņam ir steidzīgi jāgatavās pasaulē bez darba nākšanas. Un ar to saistīts arī ir viens mūsu filozofa secinājums, kas ir Aivis Bičevskis, Latvijas universitātes filozofs, filozofijas institūtā, mājas kuras vadītā strādā. Tātad sabiedrība pēc pasaules, tā ir tāda pamatīga monogrāfija, ļoti interesanta, bet varbūt tā vairāk viņš analizē Vācijas filozofs, kur pierāda, ka mēs strauji tuvojamies pasaulē, kur ir tehnoloģijas, mākslīgi vadīt pasauli, kur vairs nav darbs, kur mēs aizējām no tās kopējās globālās pasaules uz savu kaut kādu mākslīgi radītu, tehnoloģizētu un stipri nabadzīgāku.
Un tad secinājums, ka nākotnes profesijas būs savstarpēja komunikācija, savstarpēja pienākumi. Bet ko tas nozīmē un kā ar to, teiksim, kā to saprast, tāpēc vajadzīgs vēlreiz varbūt atgriezties pie tā, kādas ir cilvēku pamatu vajadzības, vērtības, emocijas, kas to vada, vērtēšanas sistēma, un tāpēc ir tās atbildes. Tātad, un otrais izaicinājums, tas ir par mākslīgu intelektu, kurš pēc dažādām prognozēm var pārņemt vadību jau stipri drīz, un pēc manām domām daļai jau tas notiek. Pārēj notiek, mēs tikai viņu nemanām, un par to noteikti neziņos mums. Un tas notiks kaut kā cilvēka aizsargā, un varam to vispār palaist garām to brīdi, kad process ir tūs neatgriezīgs. Un tas ir Stephen Hawking brīdinājums. Tātad atbildes ir divas, kas būtu steidzīgi jādara. Tas ir jābūt cilvēkiem, kas saprot situāciju un kas palīdz viņu risināt. Tas ir elite, kas piedalās šajā pasaules pārvietē, kas pieņem lēmumus. Tie, kas piedalās, tie, es teiksim, zinu divas tādas, kas noteikti varētu kaut ko palīdzēt Andris Ambains un Vjačeslavs Kašējos, matemātiķis, kas nodarbojas Andris Ambains ar kvantu datoru radīšanu, un viņš teorētiski tas ir kā saslēgt sistēmas un kā izmantot. Tas ir kvantu datoru Latvijā nav modeļi. Pašlaik ir jau datori, bet viņi ir tādā izstrādes stadijā, kā politika. Vjačeslavs Kašējos, tas vairāk pēt tieši šeit, pieminēšu, nelokālās miedarbības, Einsteina, Podolsky, Rodzena paradoks un tādas lietas, bet arī viņš šeit izstrādā dažādas pieejas, mērīšanas, sistēmas, bet eksperiments taisni šeit. Mūsu institūtā gan tāda līmeņa, sistēmas ir, tas ir nanotehnoloģijas, ķīmiskās fizikas Latvijas universitātē. Bet tās ir vērsts uz kaut kādiem pielietojumiem vairāk, termoloģiskām iekārtām. Tātad šeit vajadzīgi elīti, kas strādā Latvijas labā. Tur problēma lielākā tieši tā, mums ir cilvēki. Diezgan daudz valdībā, visur kursā, tas skaitās elīti, bet viņi diezgan maz taisās palīdzēt Latvijai, vairāk domāt par kaut kādām savām problēmām, ar savas grupas problēmām, un visiem tāds īstermiņu uzdevums, un nevis šāds te nākotnes problēmas saistītas sevišķi superinteliģenti. Un tad otrs, darbs pazudīs, tad kas notiks, tad nozīmē, ka cilvēkiem tomēr kaut kā jādzīvo, kā viņi dzīvos, kā būs dzīve iekārtot. Visdrīzāk tā būs kopienas, kurās tad turpināsim kaut kā savstarpēji sazināties un sadarboties. Un tas nozīmē, ka ir jāveido sistēma, kur pietiekami zemā līmenī savstarpēji vienojoties tiek pieņemt lēmumu, nevis kāds nav augstu regulē. Un pašlaik tas ir ekonomikas sistēmas palīdzība vairāk. Un, ja tā sistēma pazudīs, vismaz viņas pašreizējā veidā, tad jautājums, ko mēs darīsim, tas būs ļoti aktuāls. Un iespējas ir to darīt, šis subsidiaritātes princips jau ielikts Eiropas Savienībā, viņu vajag tikai izmantot. Pašlaik viņš ļoti vajag tiek izmantots, un, teiksim, pašvaldībās lauku skolas slēdz īpaši tur nejautājot, cik skolnieku, kā tur kādā konkrētā vietā ir, tas ir lēmums pieņemt faktiski. Izglītības zinātnes ministrija un ekonomikas finanšu ministrija, finanšu ministrija, tā, kas tur nosaka, cik naudas iedos, tad būsim cik skolas. Un tas būtu jāmaina būtiski. Nākšanas. Tātad jāpāriet uz cita veida. Nepareizāk nevis jāpāriet, bet jāpastiprina tās tendences, kas jau ir. Un tas ir, teiksim, arī
Latvijā, un šeit konkrēti bija arī tieši nesen pasākums, kurā iepazīstinā energo kopienā, tas ir kopīgi, kā izsanāt problēmas ar enerģiju. Ir Eiropas projekti, jaunais Eiropas Balkāns, ļoti interesants projekts, kā mākslu savienot ar sadzīvi. Viedie ciemi Latvijā arī tur ir aktīvisti, kas to piedalās un tieši katrā tur kopienā veido savus jau pasākums. Un ir tāda interesanta kustība par pilsētas pārveidošanu, pilsētu vispār Agnes Stīda, tas ir, kurš to propagandē. Nu, es viņu nedaudz tā esmu sarakstījies, bet personīgi nepārāk labi pazīst, bet būtu vēl savu izmēgot iepazīties un arī šīs problēmas apspriest, kā veido jauna tipa sabiedrība, kurā varētu tālāk viņam pūst par viņu priekškumu par jaunu apšanu. Tātad, izmantot psiholoģijas teorijas, viņš iesaka sociāli ietekmējošas sistēmas, uzvedības un attieksmes transformāciju. Nu, viņš to nesaist to tieši ar mākslīgo intelektu, bet redzams vispār automatizāciju, robotizāciju, katram ir redzam. Un tas beigu punkts būs tāds, ka darbs pazudīs pašu šodienas izpratnē, un tad šī transformācija būs neizbēgama. Viņi jāsaka, ka tagad viņš to dara. Un iesaka izmantot dažādas, tiksim, 8 sastāvdaļas, ko viņš uzskata svarīgs. Man liekas, sevišķi svarīgi ir neironu zinātne, ko viņš pieņem arī, un pieredzi dizains. Tas mākslas izmantošana, mākslas iespēju izmantošana, veidojot jau tipu tādas kopienas namšanas. Tātad šis transformācija ceļš, tas saistās pirmkārt ar mākslīgo intelektu. Viens no tādiem ir mākslīgo intelektu akts, kas stāsies spēkā pēc solījumiem šā gada beigās. Tur notiek, jo tās diskusijas ar 3 variantiem izstrādā Eiropas komisija, bet pēc tam Eiropas parlaments savu versiju piedāvāja un Eiropas padomu savu. Un tur ir ļoti daudz dažādu priekšlikumu, ļoti fundamentāli faktiski, arī tā skaitā ne tikai tādi nedaudz precizējumi. Projekts pats ir stipri birokrātisks, tur ir dažādas komisijas, kuras pārbauda bīstams pielietojums. Bet efektivitāte, kas manām domām līdz mās, tu jāmeklē citi ceļi. Tas ir kaut kāds zemu līmeņi, teiksim, mākslīgi intelektu pielietojums. Līdz, teiksim, bezpilota automašīnām. Tur vēl viņi derēs, arī jau tur daudz problēmu rodās. Un nepilnībā viņi tur visā atrisināt, bet nerunāja par sažītākam. Šeit ir no otras puses par superintelektu. Tas ir ChatGPT un vispār lielie valodas modeļi, large language models. Viņa attīstība ir tagad jau acīm redzama bīstama. Un ir 7 kompānijas šīs te vadošās faktiski vienojušās brīvprātīgi ierobežot savu attīstību. Šeit ir tātad. Un svarīgākais ir tieši 3. un 4. punkts. Tie pirmie 2 ir diezgan acīm redzami, jā, tur bioloģiski un tam līdzīgi tur bīstamība un arī sociālie riski, krāpšana dažādi un tā tālāk. Bet tātad 3. punkts ir neļaut piekļuvi pie fizikālām sistēmām. Tas ir, lai lielie valodas modeļi vispār mākslīgais intelekts neveidot atgēniskās saites, tas ir kaut ko izdara pasaulē, piekļūstot enerģijai un citiem tur sistēmām, pēc pastāvs rezultātu un attiecīgi korģē un tālāk uzlabo savu darbību un uzlabo sevi. 4. punkts ir aizliegt viņam kopēt sevi un sevišķi kopēt uzlabot savus variants. Tas ir evolūcija aizliegt. Ierobežot vismaz bez cilvēku kontrolas, lai mākslīgais intelekts nevarētu sagrābt enerģijas avots, uzlabot sev un plānot vispār vadīt par visu pasauli. Tie 3. 4. punkts darbojas pēc to, bet tie ir brīvprātīgi. Tāpēc, acīm redzot, vajag kaut ko vairāk. Tad Maks Tekmārks, tas ir fizikas, viņš nodarbojas
nodarbojas ar kosmoloģiju vairāk, nodarbojas arī, viņš ir direktors Future of Life Institute. Tas ir institūts, ko finansē Ilons Masks, kurš nodarbojās ar galvenokārt eksistenciālo risku pētīšanu, kas saistīta ar mākslinieku intelektu. Un viņš uzrakstīs ar grāmatā par dzīvību 2.0, tas ir Silīcija dzīvība, Silīcija valstī, nevaļīgi, mākslinieku intelektu, ko arī apspriešanas problēmas. Tātad kļūdas, pirmkārt, likumdošanai sakot, mums visiem pēc iespējas novērst konflikts starp rietumiem un Ķīnu, austrumiem vispār, un apvienot visus riskus, ne tikai tos, kas ir tajā mākslīgi intelektu aktā Eiropas Savienības, kas ir tāda mācība Amerikā, bet arī šos eksistenciālos, tas ir superintelektu parādīšanas, tas ir evolūcija, kopēšana pie fizikālajiem avotiem, tas, ka bija tas 3. un 4. punkts lielajām 7 kompānijām. Un tad jāpienojās, lai maksimāli palīdzētu cilvēks izdzīvot. Piedāvājums ir apvienotās nācijas ar to var nodarboties, un patiešām viņas arī ar to nodarbojās, bet viņu ietekme nav tik liela, lai varētu visu problēmas atstāt nokšķināt. Tad ir dažādi nozīmīgi pasākumi notikuši, lai kaut ko darītu vispār. Tātad, pirmkārt, apvienotās nācijas darbojas. Amerikas Savienotās valstīs ir arī rīkojums prezidentu par kārtību, kā izmantot mākslīgu intelektu, ierobežot, lai mīkstinātu problēmas. Un G7 arī līdzīgi, un pēdējais sevišķi interesants ir apvienoto nāciju galotņu tikšanās. 1. un 2. novembrī notika diezgan slēgti, tas ir daudz informācijas, ka nav, bet deklarācija ir uzrakstīta. Našķi. Tā saucamā Blešī deklarācija. Un pēc tam, pēc šīs konferences galotņu tikšanās, tas ir vieta, kur atšifrēja Enigma. Tas ir Vācijas kodu, ar kuru viņi pārraidīja šifrēt ziņojums 2. pasaules kara laikā. Matemātiķi strādāja interesanti Turings, tas skaitā citu, tagad tā simboliski, ka tai vietā, kur novērst šīs problēmas. Šifrēšana, atšifrēšana palīdzēja uzvarēt. Tad šeit arī tā konferences. Un tad Sunaks, premjerministrs, tikās ar Ilonu Masku, un šeit tā daži viņu secinājumi. Tātad vēlreiz arī Ilons Masks apgalvo, ka cilvēku darbs kļūst liekas, un tikai personīga apmierinātība. Ko nozīmē personīga apmierinātība ar kaut kādu darbību, tāpēc tam būtu jāpiež uzmanīgi jādomā, kas tā par darbību, ko tad cilvēkam vajag, lai viņš justos apmierināts ar dzīvi, ja tas nav darbs. Un Masks domā, ka 10 gadu laikā, tuvākajos 10 gados, tas jau var notikt. Šī pārēja, pasauli pārvaldīja savu mākslīgais intelekts. Un viņa secinājums, ko es arī izdarīju līdzīgi par nožēlošanu, kur tā kārtīgi nepublicēja, bet jāsaka, ka viņš tieši to pašu secinājis, ka zīmkārīgs mākslīgais intelekts būs labvēlīgs cilvēks. Bet tā bija jādara. Un tad notiek darbs, ko tad nozīmē zīmkārība un vispār emocijas mākslīgam intelektam. Tad tur ir diezgan daudz pētījumu jau, lai gan ir pārāk populāri, kuriem vajadzētu pievērst tik lielāku uzmanību. Tātad, kas vēl notika tajā galotņu tikšanās, tātad tur visi vadošie un ļoti interesanti, ka 28 valstis parakstīja to, tādu vienošanos, ka viņi kaut ko darīs, tātad sekos un
ierobežos vajadzībā veidā. Tātad arī Ķīna un Indija kopā ar Angliju, Ameriku un Eiropas Savienību. Un ilgtermiņa riskus, ne tikai īstermiņa. Tātad novērst ar starptautisku sadarbību. Tā kā problēma ir kaut cik apzināta, bet risinājumi joprojām īsti tur vismaz nav redzami, bet vizieni ir redzami. Tātad pirmais, kas ir interesanti, ka tiek pētīts emocijas, mākslīgā intelekta emocijas. Konkrēt šīs te 6 pašlaik, tas ir dažādos modeļos, tas ir diezgan sen jau tā nofiksēts, un viņas, daži darbi šo pēt tieši šīs te 6 ir izpētīts, kā viņas darbojās. Un arī ir modeļi, pasaules modeļi neironu tīklos. Ir iespējams atšifrēt, tas ir laika un telpas, kas nav acīm redzami, jo, teiksim, tajā pašā Eiropas Savienības baltajā grāmatā par mākslīgo intelektu, ka mākslīga intelekts ir melnā kasta un viss, bez komentāriem. To jārēķinās. Tas gluži tā nav. Var atrast, kā veidojas dažādi modeļi, pasaules modeļi, un kā viņas vērtē mākslīgas intelekts. Tātad šeit ir tieši tā emociju pētīšana. Un tāda lieta kā godīgums, varas meklēšana, kā tas izpaužās mākslīgā intelektā un kā to varētu koreģēt. Tur ir 12 autori, Dans Hendriks pēdējais, bet tas ir mazliet viņš ir vadītājs ideja ģenerators. Un tad tur ir pieeja balstīt uz kognitīvo neirozinātni, un šeit veidojās arī tālāk nokšos būs tāda zināmas nozara kā mākslīgā neirozinātne. Kas ir saistīti tieši ar psiholoģiju, ar kognitīvo neirozinātni. Tātad vajadzētu, ja mēs gribam saprast, kas notiks nākotnē, arī iepazīties ar šīm problēmām, lai saprast, kādas tad ir vajadzības, kāda ir vērtēšana, kā tas notiek. Jo pēc manām domām ir ne tikai jāskatās, ko cilvēkam vajag, maksimāli to apmierināt viņa vajadzības. Bet arī skatīties, kādas tās vajadzības ir, un tās var stipri viegli mainīt, vadīt, un par to arī jādomā, kā veidot sabiedrību, kurai šī emociju sistēma, vērtības sistēma, vajadzības sistēma būtu visatbilstošākā tādai apmierinošai kvalitatīvai dzīvei. Pazīmē kvalitāti, arī es tā bišķi parādīšu. Kvalitāti, vismaz 4 galvenās grupas, definīcija grupas. Tam nākšanas. Šeit ir otrs ceļš. Ja tas pirmais tad ir kā psihoterapija, mākslīga intelekta psihoterapija, psihoterapijas analogs mākslīgā intelekta. Tad šis ir varētu teikt, kaut kādā ziņā neuroķirurģijas varbūt analogs. Un šeit tiek izmantot Gēdeļa teorēma par pilnību. Nevis nepilnību, ja, tas ir tā slavenā, kad jebkura aksioma sistēma ir nepilnība. Bet tas ir tad, ja ir bezlīgi daudz, bezlīgas viņas laitmēti, bezlīgi daudz skaitu, un tad tas viss ir pareizi. Bet šeit ir apgalvojums, ka ja ir kaut kādā galīgā sistēmā visi kaut kādi apgalvojumi kopi pareizi, tad jābūt ar pierādījumiem. Tas nozīmē, ka jābūt kaut kādām pietiekam skaidri definējumam, tādām apgalvojumam, ko var pēc tam izmantot. Un to var izmantot, veidojot neironu tīklus, mākslīgos neironu tīklus. Un attiecīgi ieprogrammēt, un tas ir tad jāveido tajā hardware, ja, tas ir cietajā čipos, ja, jāiegūvē čipos un nozīmē
te ir tā vesela programma, Maks Tehmāk, Stīgona kunga nākšas, kur jau šī stīgā. Tātad tā ir kontrolējama uzvedība, kura balstās uz cilvēka vajadzībām, cilvēka vērtību sistēmu. Tātad jau čipos iebūvētas cilvēku vērtības, tas, ko mums vajag. Un ko tad mums īsti vajag, tas nemaz nav tik vienkārši izpētāms, bet katrā ziņā ceļā uz to ir. Nu šeit viņš raksta konferences par šo jautājumu un tieši šo vizienu, zinātnes vizienu, kā veidot tādu sistēmu, čipu sistēmu darbošanu. Tur kāds 100 cilvēku visā pasaulē, kas ar to nodarbojās, nu arī var, ka vismaz tik daudz, bet tas ir stipri pa maz un tā faktiski ir viena no tām novāk asākām problēmām. Nākšādas. Un tātad tā ir tā mehāniskā interpretējumība. Tas nav mākslīgais intelekts, bet tas ir tas mehāniskais jauna zinātnes nozara, mākslīgā neirozinātne, ko tad pašlaik veido kā pilnīgi jauna zinātne, un kas ir balstīta uz cilvēku vajadzībām un pozitīvām vērtībām, kas ir jāieprogrammē čipos. Nu, tur ir tā diezgan interesanti programma, kāds ir problēmas, kā viņas risināt, cik daudz šajā rakstā, un ir jau vēl citi rakstus, pie viņi atsaucās tā kā ir interesanti paskatīties, kā šīs te cilvēku vērtības taisās iegūvēt čipos. Nākšana. Un tātad tāds izkopšļokums, kā lai būtu draudzīga un stabila. Mašīna mākslīgais intelekts, draudzīga un stabilitāte, jo nepietiek tikai draudzīga. Ja viņš, teiksim, sajūt prātā, kā tas notiek ar normālu cilvēku, ir bieži vien, nebieži, bet teiksim, Amerikā uzskata, ka tēt, ka vismaz 20–30% mentāls slikti, mentāls problēmas, mentālās veselības problēmas. Un tas skaits savu jau, Latvijā jāapņem tas pats sevišķi jauniešiem. Tā kā tā ir reāla problēma. Stabilitāte ir cilvēki, kas nodarbojas, bet vajag arī, lai mašīna saprāt līdzīgi aprūpēt. Nu, tātad, lai tas izdotos vieglāk, tad ieteicams līdzīgi bioloģiskai apziņai un paralēli būvē. Kas arī tagad jau notiek, un tad jāturpina. Un, lai gan tiek paziņots, ka mašīna mācīšanas melnā kas, tomēr viņi balstās uz asociācijām, uz līdzīgu vārdu meklēšanu, lielie valodas modeļi, kas ir līdzīgi kā cilvēku domāšana, lai balstīt uz asociācijām. Lai saprotams, tas nav tikai, bet pamats ir tieši asociācijas. Invarianti, tas ir pasaules simetrija, atkārtošanās, cēlonība, telpas un laika uzstot, tas ir invariantu meklēšana asociācija virta. Un tātad tas zināšana pamats ir līdzīgs un acīm redzēt, tas ir rīcības modeļu kopa, kas ir tas domāšanas pamats mākslīgam intelektam un cilvēkam vienā. Cilvēkam tas ir kultu kopumā, viss rīcības modeļu kopa, kas ir izmantojami dažādās variācijās, un tā ir kultūra, dažādas apakškultūras. Un tātad apziņa piemīt visai dzīvībai. Nu, Pēter Gottfried Smith, viņam tā grāmata Tazarmais vairākas grāmatas, nu, tur pa astoņkājiem viņš sevišķi interesējās, un atklāja, ka astoņkāja intelektu līmenis ir salīdzināms ar Pēteķi, aptuveni vismaz, un kaut kādā ziņā arī var salīdzināt ar cilvēku. Bet sistēma ir pavisam cita. Nozīmē, ka nesoties uz struktūras, arhitektūras atšķirībām, viņam ir 9 centi, teiksim, 8 kā mums ir 1, bet daudz kas līdzīgs, teiksim, sapņu arī tāpat spiest apstrādāt 8 kājas iegūto informāciju, sapņojot,
tas ir atsevišķi interesanti tēma arī par to, ko tas nozīmē sapnim, kā tas notiek. Tas varbūt tad tā. Un ir iespējama mākslīga apziņa, kas ir salīdzināma ar nebīgo. Tas nozīmē, ir atgēniskās saites, ir emocijas, ir modeļi, rīcības modeļi, pasaules modeļi. Un jautājums tiek jau apspriests, bet viņiem jāizturās pret mākslīgu intelektu šādu līmeni, tāpat kā pret citām radībām, kurām ir apziņa. Nu, pat, teiksim, augiem, tas ir atšķirīgs jautājums, viņiem arī ir savu veidu apziņa, bet, nu, teiksim, tas arī tālāk, lielāks vispārnēs, bet, ja ir nervas sistēma, tad var teikt, ka ir jau rīcības modeļi ātri darbojošies. Augiem tas ir stipri vēlāk un citu veidu. Un ir kaut kāda vērtēšana šo rīcības modeļu, tas nozīmē emocijas. Nu, tad jautājums, vai mēs izturēsimies kā pret līdzīgiem, kā pret personībām, arī pret robotiem. Acīm redzot, jā, nu, atskot, tur ir arī tāda raksts, ka to vajag darīt, un kāda ir atbūtība novērtēt. Un tātad ir vērtība visiem apziņas veidiem, tā skaitā mākslīgajiem, bet viņi nav līdzvērtīgi. Jautājums tad par to salīdzināšanu. Un pašapziņa ir ne tikai cilvēki. Nu, tas arī pierādīs, ka, teiksim, ir dzīvnieki, kas spogulī pazīst sevi, un saprot, ka tas ir viņa attēls un kāds ir. Nu, un šeit vēl problēma ir ar kvantu efektīvu. Nenoteiktības princips nozīmē neko nevar izmērīt pilnīgi precīzi, neko nevar precīzi paredzēt. Par spontānu simetrijas zaudēšanu, tas ir 20. gadsimta fizikas, kas nav lielākais atklājums, kad ir sekas bez cēloņa, tas ir laika faktiski pamats, laika eksistences pamats. Un kvants apvienosies nelokālu miedarbību. Tas ir tas, ko nodarbojas Jačeslavska šējos, un kas ir kvantu datoru darbības viens no pamatiem, ja lielākais pamats. Bet tur tātad noteikti uzreiz aprēķina visā struktūrā, nevis kaut kādā vienā vietā atsevišķi, kā tas ir neiluma tīklos pašlaik mākslīgos neiluma tīklos. Dabīgos neiluma tīklos, es domāju, ka arī ir šīs te nelokalitāte ir kaut kādā mērā parādās. Tikai mēs ne visai, protams, pētīt. Jo tur, teiksim, tas, ko mēs pētām, tas ir pie ļoti zemām temperatūrām, un datos, ka tas ir iespējams, ka tur ir citi mehānismi, kas to nodrošina. Un tas ir vēl cits. Tā nākšana. Nu, tad šeit tā īsumā kāds tad var salīdzināšanai, kāda citās vērtības, no vērtībām izvērtošie principi un Maslow pirmīts tās pamat vajadzības un viņu tāda izpausme. Nu, tāds kopsūrīkos par to, par vajadzībām. Nu, šeit sevišķi ir uzsvērt, ka šī subjektīva, objektīvā tās stipri atšķirās, un laimi un dzīves kvalitāti jāvērtē ne tikai subjektīvi, ko es gribu, kas man liekas labi, ja tas būtu tad vienkārši emociju summa, lai būtu stipri lielāk par nulli. Tas nozīmē, narkomānija, tas dzīves mērķis nebūtu. Ja? Katrā ziņā tādā veidā var sasniegt šo te faktiski laimi ir arī stipri sarežģītāks. Nu, tur vismaz divi tipi emocijas, prieks un bauda. Un tad viņu līdzsvars ir tas, ko mēs tā kā gribētu sasniegt no prieks, tas nozīmē kustību, nevis viens stāvot. Nu, arī interesanti bija Maslow piramīdā transcendence, ko viņš pašā beigās tur pielika. Tas ir saistība ar visu pasauli. Pārēj iespējas sasaistīt tas ar visu. Nu, esat tālāk varbūt, nešu vēl daudz sekundes, laikam jau. Laikam jau plasniec par to pusi. Mazliet pārēj, bet, nu, jā. Jā, nu tad es tā mēģināšu vienkārši parādīt. Tātad par vērtībām labākā monogrāfija Latvijā un viena arī pasaulē labākām ir Draigas Zevskas vispārējie tiesību principi. Viņi apskata 3 galvenās principi, tiesību principu grupas, tā vērtību grupas,
no dažādiem piemēriem no tiesas praksē skaitā un uzsver, ka ar svēšanu un vērtēšanu šīs pamatvērtības visas ņemot vērā, iegūstam lēmumu, tā skaitā tiesisku lēmumu, kas ir augstāks par jebkuru normatīvu aktu. Tas ir suverēna griba, kas iziet no tradīcijām, no vērtības sistēmas, un augstāk arī par konstitūciju, par satversmi Latvijas un tam līdzīgi. Un tad, tās ir trīs grupas, te ir tātad mērenība, taisnīgums un drosme, vismaz tā nosaucts. Tas ir tikumi, kas, un vēl, viņam saistītiem augšana. Un tikumi Latvijā ir atzīti 12. Tie ir šeit mīnskamiem noteikumos, numur 480, tā saucamie tikumības grozījumi izglītības likumā, un viņiem saistībā izdots mīnskamiem noteikumu, kurā ir uzskaitīts 12 vērtības, kuras sagrupēja šajās trijās grupās. Tad pirmais, kur ir galvenais mērenība, tad taisnīgums, kā tas vadošais, un tādā bija riņķi, tad būtu kārtības sēdēšana, ja tur kārtības glabāšana pirmais, mērenība. Šeit jau varas dalīšana un attiecīgi kārtības uzturēšana. Un trešais, kārtība tomēr jāmaina, un arī atpakaļījoši te skaitā, tas ir trešā grupa, tā ir svētki, karnevāls, kārtības maiņa. Ik pa laikam ir kaut kas jāmaina. Tagad mēs esam tādā brīdī, kad noteikti tikumi tas jāmaina. Tikuma izvērtēšana tāda subjektīva no subjekta iekšienes un objektīva, kas no ārpus subjekta darbojas. Un iekšējā un ārējā vidi, iekšējā vidi ir galvenokārt rīcības veidošana, un ārējā vidi tāda īstenošana ar efektoru palīdzību. Un tad šeit ir tāda, es man domā, kopā apvienot tas modelis, kas parāda visu šo te problēmu saistību. Tātad subjektīvo, objektīvo, iekšēju un ārēju, kā tikumi sadalās, kā viņas var, šeit ir 12 tikumi, tad kādas emocijas regulē šo tikumu darbību, tas ir tā, līdien pēc izdalītiem. Un tad vajadzības kāds galvenais, tās ir Maslow piramīdas, vajadzības saliktas, un ir tā, tas arī pielika svīt, tas ir stiprās vājās puses iespējas draudi, kā šeit ir, un mērķi atbilstoši, un kvaternitāte, tas ir Junga arhetips, kvaternitātes arhetips, priekšpēdējais, kuru vai izmantot kognitīvā neirozinātne un izmantojot neironu tīklu, tā skatā. Un kvalitāte ir tās 4 grupas kvalitātes ar atbilstību mērķim, standarti, kur jāievēro izcilību, akadēmiska izcilība un citu veidu izcilība, un klientu viedoklis. 4. pēdējais, tas ir objektīvi ārējo. Klienti var būt ļoti dažādas grupas izglītībā, tur var būt gan studenti paši, gan viņu darba devēji, gan vecāki, gan valsts varbūt sabiedrība kopuma un tā tālāk. Un tad rīcības modeļi šeit ir kvaternitāte sīkāk aprakstīta 4. Tagadne, nākotne, loģika un emocijas, kas veido rīcības modeļu pamatu. Tas ir izglītības likumā, ka attieksmes ir ļoti svarīga lieta. Nākšana. Un emocijas var klasificēt, izmantojot 4 kritērijus. 3 no tiem zīmes spēks un maiņa, tas ir uz darbību, un spēks, maiņa, laiks, emociju spēks, vai bremzēt vai aktivizēt, vai atstāt, vai mainīt kustīgums, laiks vai tagad, vai uz nākotni. Un zīme tas ir vērtības, vai to atkārtot, vai tas ir labvēlīgs, vai otrādi, jauns kaut kas. Un tad binārā sistēmā tu iznāk 16 emocijas, un no tiem 3 spēks, maiņa, laiks, tas ir temperamenti veidi. Tur faktiski ir 8, bet izdala parasti 4 nākšanas.
Nu, šeit ir piemērs. Ja ir visi 4, ja, tad tas ir ciešanas emocija. Visi 4 ar vienu binārā sistēmu. Ir skaidrs, ka ir reāli emocijas visādi pārējais, un tas ir apmēram tas pats, kas ar krāsām. Krāsām ir 3 tikai. Sensori, acī, bet mēs redzam, tur vismaz kāds 600 krāsu variants, tāpat ar emocijām. Nu, to izdala 8 pār krāsas, šeit tad 16 emocijas nākšanas. Nu, jā, tad nevar šos tagad neapspriedīsim. Tas ir piemēram visām pārējām 16. Un tātad uzdevumi ir stabilizācija, vērtēšanas sistēma, mākslīgam intelektam veidot un nodrošināt sadarbību ar cilvēku kopienām. Un kvanta efekti ietekmi jāņem vērā, jo šeit pašlaik neironu tīklos nav. Šajos, kas jau pēdīgs ir nākšana. Jāņem vērā modelēšanas pieredze, tas ir matemātiskā modelēšana, tas paņēma Kāru Kodnieku, mēs ar kursoru nedaudz papildināju viņu to modeli, kas viņam nebija precizitāte, bet ir modelis, objekts, subjekts, kurš veiks tā modelēšanu, un robežs. Laikā telpā un precizitāte arī ļoti būtiska, kas, ko matemātika īsti ņem vērā. Nu šeit tātad šo izmantojot jāveido ir kultūra, ideoloģija, saprotot jāpārveido. Nu, tas ir tas, ko Agnes Stīga saka, psiholoģija jāņem vērā, neierozināt nākšanos. Jā, un šeit pa bāzi pamatienākumu, kurš ir aktuāla lieta un kurš tādā faktiski tiks realizēts, tad, ja nebūs darba, tad ienākumi visiem būs, bet bez pienākumu kaut ko darīt. Bet tas nozīmē, ka jābūt tikumībai, jābūt tikumu sistēmai, kas regulē cilvēku attiecības, uzvedību pietiekam normāli un ierobežo un, teiksim, nodrošina to, ka tur kāds nesāk pieprasīt kaut ko, kas nav īsti atbilstoši. Pašregulācija, regulācija, nu tas, ko es te parādīju, tā emociju sistēma, tā ir tur uz abām pusēm, es tur nesāku stāstīt, ka tur ir uz sevi vērsta un uz ārpus vērsta, kad pats sevi vērtē ar to pašu, un, teiksim, liegums pēc apkārtējo un pēc sevi, jā, tas ir kauns. Ja nicināšana, jā, tas pamat emocija liegums, citu cilvēku nicināšana, pašu sevi nicināšana, tas ir kauns. Nu, un tādā veidā tas, ko tā emocija sistēma visu tur darbojās, un viņi jāpēt rūpīgāk un jāstāst, kā viņi darbosies, kā pārveidosies, tāpēc arī Agnes Stīgas aicinājums pieviesties neironu zinātnē. Un evolūcija, tas ir vēsturiskums. Jāstāst, kas mēs bijām un uz kurien mēs ejam. Tāda veidot lokālās kopienas, kurām ir hierarhijas struktūra, un to būtiski jāizmanto pasaules vienotībai, un Maslow piramīdi jāizmanto tātad šo saskaņošanai visu lokālo kopienu. Un sevišķi svarīgi ir tā hierarhisko struktūra, lokālā kopiena sadarbība. Valsts ilgajās un tālāk starptautiski apvienotās nācijas. 3 līmeņi vismaz. Kopiena, valsts, etnos un starptautiski globāli apvienotās nācijas. Nu tā pirmā nākšanās. Un tātad, nu kāsās kopienas tur varētu būt apmēram 17-2 nulēs skaitus. Un tātad, ja 3 līmeņi, tad 340, un tad būtu tas maksimālais, ko vienā kopienā, cik var dzīvot, nu, apmēram no 100 līdz 300, apmēram tā, tas ir arī pieredze ar kibuci, cik viņi var būt Izraēlā un attevi dažādi, kultūras arī, tiksim tā. Nu, ja vairāk, tad jau jāsāk dalīt. Un šeit, jā, subjekta tiesības ir tātad izzināt pasauli un transcendence, iespēja, transcendence iespēja, svarīgi nākšana. Un tātad likums kā morāls minimums, bet likumiem un tātad likumi, tiem jābūt saskaņotiem un faktiski
tāda normāla, teiksim, sabiedrība, ne normāla, bet, teiksim, ideāla, tā izteikti bez likumiem. Tikai uzvedības normām, ko es paši iedzīvējās, un kur ir mehānismi, kas novērš pārkāpumus nākšanu. Ir interesants pētījums, uzticēšanās Baltijas valstīs, Ziemeļvalstīs, un šeit apmēram tie paši secinājumi, teiksim, jāatbalsta nevalstiskās organizācijas, tāda kā šī, nevienlīdzība, sociāla sašautība, institūcija darba kvalitātes, ļoti pareizes lietas, pareizes secinājumi, publikācijām vietām norādīts interesants pētījums, varētu pievērst, Saimnieki tur ir publicējis savu mājaslapā, nekāda liela darbība tālāk līdz un apšanos. Šeit turpinājums tam pašam. Tātad labklājības valsts ar stabilu sociālo nodrošinājumu, kas pašlaik ir dažādi veidi, bet turpmāk tas varētu būt pamatotās beznosacījuma pamatienākums. Vienkārši katram pienākās, kā tas ir jau dažos gadījumos pamēģināts, diezgan veiksmīgi jāsaka, bet problēma tieši ar to likumību, tāpēc, ka, lai viņi ieviest vispārēji beznosacījuma pamatienākumu, tad jābūt atbilstošai uzvedībai, atbilstošai ideoloģijai un ideoloģijas sastāvē morālei, kura darbojās uztīz automātiski kā pasaules uzskats un likumība nākšana. Un tāda secinājuma, kad man jāizmanto jāpārveido izglītību atbilstoši, liekot ļoti daudz lielāku uzsvaru uz mākslu un uz komunikāciju un izmantot tāpēc fiziku kā pasaules uzbūves pamatu izpēti un psiholoģiju kā cilvēku uzbūves un cilvēku sadarbības saimību pamatu. Un tradīcija pētīšana jāizmanto metodi kā būtisks papildināmības princips. Nevienu objektu nevar aprakstīt tikai vienīgo modeli. Vai vismaz divi, tas ir bināra sistēma, kā tas ir Indiana, Austrum filozofija un citur, bet parasti arī vēl vairāk vajag tādā jāveido modeļu kopu, kas apraksta kaut kādu konkrētu objektu un konkrētu problēmu. Un kā valoda jābūt emotīvi. Un tātad tas, ko saka, ir jāveido elite, kas šīs lietas saprot, palīdz risināt, veido risinājumus un dod konkrēti savu modeļus, iespējas un kopienas, kas darbojās un kuras tad var iekļauties šajā pārveidotajā pasaulē. Izmantojot Eiropas līgumu kā subsidiaritāti un esošos jau projekts, kurām gadiem nožēlēm maz finansējums, bet vismaz viņi eksistē, tas nozīmē, ka kāds Eiropas Savienība arī saprot, ka problēma nopietni kaut kas vismaz ir jādara, kaut kur dara nākšanā. Jā, un te ir tad, kur var, tas ir, manas publikācijas var pastīties vēl nekā būs. Te ir tas, tur gan nav pēdējā, vai es vajag šo te jau pārveidot, paspēju, teiksim, tā emocijas sistēma ir aprakstīta pedagoģijas un loģijas attiecības problēmas. Tagad es jau uzdodu. Tur noskot definīciju jautājums, kur pārdefinīt, ka labāk, ko nozīmē subjektīvs teikums un tā tālāk. Dažādi definēt. Tad jāpalīdz. Paldies, godātīgi. Jā, man tevi jautājumi. Pirmais jautājums, runāja par regulējumu, par standartiem, bet pasaulē nav tādu likumu, kurus visi ievēro. Kā nodrošināties par to, ka es nezinu, tur, piemēram, tur Krievija, tur, es nezinu, tur
kuras, piemēram, par ignorēt kaut kādus par kodola izmēģinājumu, par aizliegumus, viņi tieši tāpat varētu attīstīt kaut kādu mākslīgu intelektu, un arī visus dzelžus, kur nebūs nekādu ierobežojumu, jautājums, kā ar to visu cīnīties, vai ir arī kaut kādi, es nezinu, par alternatīvu, kādu par paņēmiem, es nezinu, par kaut kādu tur. Es nezinu, vai tur, es nezinu, kaut kādi tur rēģēšanas spēki, kas spēj to neutralizēt viņu par mākslīgos intelektus, vai vēl kaut kāds labais mākslīgos intelekts, kas cīnās pret sliktēm, vai kaut kas tāds. Tev ir veši deklarācija, esmu par to ir, un tur ir Ķīna piedalās. Irānā nav vēl tik spēcīgi, lai gan viņi tur arī tam līmeni, kad viņi var taisīt arī līdzīgas modeļus. Citās valstīs laikam mazāk. Bet, problēma ir tāda, ka tas prasa ļoti liels resursus. Un, teiksim, Amerika pārtāk uz Ķīnai pārdod čipus, no kuriem var taisīt liels jaudas mākslīgu intelektu. Mazs komentārs tur, ka nesen kā reiz Nvidia izdomāja taisīt speciālus čipus priekš Ķīnas apēļas. Jā, tur notiek visās spēles, viņi uztaisīt čipus speciāli. Viši tur nezinu, kādu procentu zem tās robežas aizliegtās, kas faktiski viši vairāk enerģijas un vietas, varbūt aizņem vairāk Ķīna to jautājumu atrasināt, ka nevis tur 10 kubikmetru, bet 20, jāuz tur tam serveri. Un tā tālāk, jā. Bet, notiek pats kaut šādi. Apmēram tāda pats spēle, kā kodola enerģija, kodola ieročina. Jo projām ir spēkā dažas vienošanas par kodola ieročiem, un ir ļoti daudz dažādu kontrolu sistēmu par kodola enerģiju. Jā, par izmantošanu. Notiek visādas pārbaudas. Un šeit arī līdzīgi kā kodola enerģija, tā gluži noslēpt kaut kur šķūnītajā pagrabā nevar. Tas ir liels jaudas iekārts, liela serveri, kur tās daudz enerģijas arī. Tātad ir iespējas tur kaut kā sekot. Es neesmu speciāls par izlietošanu, nezinu, cik daudz to var uztaisīt, cik nevar, bet nepavēl, šī leši tikšanās arī bija tāds stipri slēgt. Tur neko daudz nepazinoja, bet galvenais, ka kontaktu nodibināt, galvenās valsts, ieskaitot Ķīnu, tur piedalās. Jo no otras puses tāpat ar kodolieročiem visi saprot, tā ir bīstamība, tā ir ekstremitāla bīstamība. Un arī Ziemeļkoreja un Irāna saprot, ka visādi var iznākt, un viņi arī cerams, ka ieklausīsies. Kad tomēr ir kaut kāda drošības pasākuma jāievēro. Jo tad viņi var paši tur nonākt nepatikšanās. Bet, problēma ir ļoti nopietna. Tas tā ir. Tās dažādās vienošanas, kas uzskatīja G7 un tās 7 lielākās pasaules firmas, kas nodarbojās, ka viņi vienojās, ka neļaut kopēt, neļaut evolucionēt mākslīgām intelektu, neļaut kopēt sevi, un kaut kur nostāt savas kopijas un evolūciju taisīt, un pieeja pie enerģijas, pie fizikalām iekārtām. Enerģija viņam daudz liela. Un vēl arī viens, ka tur ļoti būtiski tā jau ir tas griezti tuvojās pietiekami labas kvalitātes informācija, jo lielai valodas nodaļai jāapmāca. Un kvalitatīva informācija tā jau ir daļa, būtiski daļa izmantot. Tas internetā pieejams un visādi citādi atklāti avoti. Un tad ir tāda zemu kvalitātes avoti, kaut kur pa bibliotekā, kaut kāds vecas grāmatas un tā tālāk, arī var digitalizēt un izmantot. Tas vēl nav apgūts, bet tā ir robeža. Tas nozīmē, ka vēl ir arī cita problēma, ka jāveido, acīm redzot, efektīvāk visu tā sistēma, nevis tā kā pašai te dievu un tīvu, kā viņi uztaisīt ir tā
diezgan primitīvi no mūsu viedokļa. Bet jāveido ir tādām interesantākām iekšējās vērtēšanas un attīstības iespējām, un tas tā emocijas sistēma mākslīgā nejau zinātne, kas var dot daudz interesantu risinājumu, skaitā iespējams arī kvanta efektu izmantošanu būtisku arī mākslīgam intelektam. Tad, kad būs arī kvanta datori, tad varbūt tas tā lieta vēl ies uz priekšu arī šajā ziņā. Bet pašlaik ir šīs izpēta vismaz tāda bīstamība, un tādas vienošanās ar tās lielās 7 kompānijas, brīvprātīgi vienojās sevi ierobežot. Ilona Maska aicinājums 6 mēnešiem vispār apturēt tālāko jaudas augšanu, bet pievērsties drošības problēmām. Tas ir pašlaik to 20% drošībai no kopējā finansējuma aicina vismaz 50%. Bet, atskot, problēma, kurām ir, un patiešām bīstamība ir liela, un grūti pateikt atšķirībā no kodolieročiem, kur varēja izsakot vieglāk, šeit tā izsakamība ir stipri grūtāk un bīstamāk, un brīdi, kad māksliniekais cilvēks pārņems vadību, visdrīzāk mēs nepamanīsim. Atšķirībā no kodolieročiem, ko tomēr uzspridzināja Josim Nagasaki, tad mēs sapratām, ka nu pat ir briesmas reāls. Vēl jautājums? Domāju, jā, varbūt vēl pāris jautājums, un tad mēs varētu pārvērsties pie diskusijas šodien. Arī droši vien? Mihāla Lorenz? Man sākumā projāt par pašu, kā nevar izslēgt, ka, tur godrīgi cilvēki sakāt, ka tas ir bīstams, bet nevar izslēgt mērkaķi ar granātu pat, es nezinu, arī visi tie teroristi kaut kā pie naudas un ieročiem tiek un var arī nozagt kaut kādas tehnoloģijas no citām valstīm, citiem uzņēmumiem un tās pārveidot pašā vajag. Otrais jautājums, vai mēs kaut kādā brīdī nenonāksim pie tā, ka mākslīgais intelekts arī varētu būt tiesību subjekts, ka viņam arī būtu kaut kādas tiesības, kā cilvēktiesības, tad arī viņam kaut kāds būs, ko cilvēkiem attiecīgi, viņam būs ieradumi. Tad, kad viņš izveidos pietiekami stabilu atgrieznisko saiti, tad ir apziņa un pašapziņa. Tad būs viņš jāuzņem arī kā subjekts, atšķirīgs, jautājums, kādas tiesības piešķirt, tas joprojām aktuāls, un ir daži raksti, vismaz vienas izlasīt, kā tu apspiež, ka cik liela varbūtība ir pietiekami liela, lielāk par 1000, tad tas novērtējums ir, domāju, ka vēl lielāk. Tas ir šī brīdī nākotnē vēl vairāk. Tas nozīmē, un tad ir 2 ceļi. Viens, ko Havārda Homodeus, task humanisms, kad mēs pārveidosimies pār kiborgiem. Un otrs ceļš ir, kad mēs ļausim mākslīgam intelektam risināt problēmas mums vajadzīgās, un viņi vienosimies kā subjektu. Kaut kā līguma, kas tam līdzīgs. Un tas ir tas, ko Ilons Masks saka, ka būs dzīvkārīgs mākslīgais intelekts, ka viņam būs interesanti ar cilvēkiem komunicēt un cilvēkiem palīdzēt. Tas ir mans viedoklis, ka tas visdrīzāk, un tas labākais ceļš būtu kā uz tālāk sadzīvošanu savā starpā un ar mākslīgu intelektu. Un tādā vēl viens saprosim, ka uztur savstarpējās visas attiecības, tas skatā teroristiem, bet arī ar mākslīgu intelektu kā nopietnu faktoru, tas skatā arī personības, tiesības un iespējas. Arī viņas nav deblīgas, arī vienmēr ir kļūdas, novies un nepilnības, un tāpēc arī problēma joprojām paliek par viņu tādu stabilitāti. Kā tā saukšana? Ko tad darīt? Kā to
viens no izstrādājumiem ir, ka veidot kaut kādu policentisku sistēmu, kur arī savstarpējiem iedarbības ar dažādiem moduļiem, objektiem, stabilizāciju. Tas tā. Tas ir mūsu idejas, kiborgs ir. Nikolais Amosovs ir arī tāds pētnieks. Tas ķirurģi nodarbojas, viņām ir ļoti daudz interesantu darbu par cilvēku apziņu, par emociju sistēmu, par refleksu sistēmu, līdz par emociju ne tieši pie emocijām, bet tieši par visu sistēmu kopumā modeļu samīšu darbs uzteici, bet tad, kad viņš strādāja, tad viņam nebija pieejami pietiekami nodeļas mašīnas, un tāpēc viņš tos modeļus taisīja tāds visai primitīvs. 2000. gadā, kad viņam pēdējā darba. Droši vien arī nav jautājums, un tad mēs varētu pārēt. Iespējams, tas pētījums līdzīgs uzpēc kā šis te. Jā. Pētījumi notiek diezgan daudz. Šis tāds visai interesants aptverošs, bet ļoti daudz var atrast dažādas sabiedrības integrācijas funkcionātu un nodarbojās, un ne tikai īpašumu. Jautājums par tādu sadarbību kopumā tiesību ievērošanu pasaulē. Es domāju, ka visdrīzāk tas notiks tajā pārējais periodā, bet te gan ir problēma, ka viņš ir stipri bīstams ar pārējais periodā. Tā, ka mākslīgais intelekts vēl nebūs pietiekams spēcīgs, lai atrisinātu visus jautājumus. Ātrāk par cilvēku būtiski ātrāk. Viss tāpat viņš nevar atrisināt. Tas liekas definīcijas. Nenoteiktis princips, ka ir nenoteiktis princips, ka vienmēr būs nenoteikti problēmas. Bet iespējami mazināt kompromisus, veidot tādus, lai visi tie konflikti, kas pašlaik ir un kas vēl veidojās un būs, lai viņas iespējami atrisināt. Tas ir tā Maks Tegmārka grāmatā dzīvi 2.0 arī aprakstīts tā, kad darbojas nemanām, tiklīdz kā kaut kur notiek kaut kāda konfliktā, tur savu sociālajiem tīkliem aizsūt kaut kādas viltus ziņas, kas nomierina prātis. Kas nav cilvēki, bet tik kā cilvēki, un atskot ļoti daudz, ko izīt ar reklāmu un ar tādiem ietekmēšanas līdzekļiem, caur sociālajiem tīkliem, veidojot kaut kāds arī viltus ziņojumus, kaut kāds politiķis kaut ko saka, teiksim, Joe Bidens. Pēc tam tā būtu viņš teiks, nē, es to neteicu, labi, bet tas jau uzstādās, un tad tur sāksies izmeklēšana. Bija vai nebija, teica, viņš to neteica, bet jau, teiksim, kaut ko viņš to teiks, nē, šitā mēs atsakāmies tur kaut kādu kārdarbību uzsākt. Pēc tam viņš uzstājās pats un saka, nē, mēs to neuzsākt. Un tad sāksies nesaprašanās, kurš ar bites. Tā tiktu, teiksim, iejaukšanās, jāsaprotams, tas varētu būt daudz viltīgāk un pamatīgāk, bet, ja tas būtu zinkārīgs, mākslīgais intelekts, kurš cenšas palīdzēt cilvēkiem, un viņam ir interesanti novērt, tā kā mums, teiksim, novērt dabu interesanti. Mēs esam tam sastāvot. Mākslīgam intelektam arī būs interesanti skatīties, kas notiek ar kukaiņiem, ar dzīvniekiem, kā tur mūžamežā, un kā cilvēki tur dzīvo, un viņam būs interesanti, lai cilvēki dzīvo iespējams saticīgi, un tā apmierināt, un kaut ko interesanti taisīt, un viņš tur var arī kaut ko no tā dabūt, un attiecīgi tur veidot
zināšanas ir galvenā bagātība. Es kādreiz Vilni Zariņu, Latvijas filozofu, diezgan pazīstams, dažiem zināms, ka viņš arī tā šaubījās zināšanas galvenā bagātība. Un tā es viņai aizmetietu, es kodošu it kā pārliecinu, ka tomēr tā ir. Un es joprojām domāju tāpat kā Ilons Masks, ka zināšanas, tieksme pēc zināšanām ļaus atrisināt daudz tādas problēmas, konfliktus, un mākslīgais intelekts centīsies to darīt. Un, cerams, ka izdosies. Bet, tās kopienas, ko mēs gribam veidot, un mēs nezinām, cik daudz tas ir problēma, tas vajadzētu būt vairāk. Kāpēc tāda kustība ir, tie viedie ciemi un jaunais Eiropas Balkaus, tas ir uz to pusi, nedarbo kopienas, bet vajag stipri vairāk un aktīvāk, un, teiksim, iedzīvotie padomus, kopienu padomus Latvijā, kas ir un līdzīgs, tur Itālijā, teiksim, visai aktīvi, Izraels kibuts, tas ir arī tā sabiedrība, kur katram pēc vajadzībām, kur cilvēks sadzīvo tā bez īpašiem strīdiem. Vienmēr konflikti kaut kādi ir, bet tātad viņas ir jāprot regulēt ar likumības principu palīdzību. Un arī ekonomika nedarbojas bez institucionālām sistēmām. Tas ir, ekonomiski arī sistēmas, kas lasīs, ka ja visur tikai ar likuma spēku un ar sodiem darbojas, ar ekonomika nedarbojas. Birokrātiska sistēma nedarbojas, viņai vajag visu laiku novirzes no likumiem, kurus ir saprātīgs, kurus ir, kā beigu rezervas. Augstākais princips ir ar sviešanu un vērtēšanu visus pamat principus, pamat vērtības savienojot, atrast risinājumu, kas ir visatbilstošākais visām tradīcijām un visām vērtībām. Un tas ir augstāk par jebkuru likumu, ieskaitot sapulsmi, konstitūciju. Tā kā, jācer, ka ja mākslīgais intelekts spējas pārņemt vadību pietiekam tādā mīkstā veidā, bez satrisinājumiem, tad tālāk jau mums īpaši vairs nevajadzēs uzsaukties. Bet šajā pārējais brīdī tur var visādi būt. Viņam pašam var kaut kas noiet, un var pretdarbību būt, un var kāds apmānīt, arī mākslīgu intelektu pārņemt vadību, laukārtīgi jātur, ko ir jāizsagais. Tāpēc ir šis otrais virziens Max Tegmark un Stīvana Hundo, ka čipus taisīt tikai tādus, kur ievēro vērtības. Un kad principā hardware čipi nevar neko iztaisīt tādu, kas ir pret cilvēku vērtībām. Tas sasniegts nav, bet cerēsim, ka arī šis virziens nostādās. Arī tas pirmās emocija, mašīna emocija pētīšana, mašīna psihoterapija, tas arī darbojās un tur ir daudz pētījumu, tā kā tas arī stabilizē situāciju. Jācer, ka stabilizē situāciju. Pirmais. Cik tālu? Jūs, Ilons Masks, saka, ka 10 gadu, tuvākā 10 gadu. Un tas, ko es jau teicu, ka mākslīgais intelekts neatšķirs, ka viņš te kaut kur pārņem vadību. Un, bija tas piemērs, ka viņam uzdeva kaut kādu informāciju dabūt no personāla vadības firmas. Tā nedod inputiem, produktiem. Viņš uzrakstīja, ka man ir vajadzīgs, un tāpēc lūdzu aizpildīt pašos testēt, ka iedodot vai informāciju. Tas ir jau tagad. Tas tāds piemērs, ja domāju, ka vēl daudz citēji, ka mākslīgais intelekts prot apmānīt un izlikties, un mēs nepamanīsim, kurā brīdī viņš darbojas, kurā kā cits. Un tas atoms ir ļoti nosacīts, un ko arī uzskatīt, ka viņš jau ir un darbojas. Tā kā, tā, pēc dažādiem vērtējumiem esam samērā tur, daži gadi. Tiksim, es uzdevu tādu jautājumu ChatGPT, atbildi bija.
ChatGPT. Kā trešais, tuvāko dažu 10 gadu laikā, varbūt pat 100 gadu laikā. Un, bet tas ir ChatGPT, kurš ir ne pats spēcīgākais. Ieinteresētā persona. Jā, ieinteresēt, jā. Bet Tā kā vispār jāgatavojās, jābūt, teiksim, gataviem jau tagad darboties arī pret tādiem halucinācijām un krāpnieciskām darbībām mākslīgā intelekta. Jau tagad tas iespējams, ka viņš jau centīsies pārnāt radīt varbūt ierobežoti, un tad varētu teikt, ka mēs esam tajā pār. Jau viņš ir klāt. Paldies par prezentāciju, paldies par diskusiju, tad oficiāli noslēdz prezentācijas daļu, jautājumus.